Laipni lūgti Mercedesa sērijā. Tātad šīs dienas rubrika ir eļļas dzesēšanas radiators. Tātad šis te ir noņemts no mana donora auto. Nav zināms, cik viņš ir vesels vai nav vesels. To mēs pārbaudīsim ar kompresoru un ūdens palīdzību. Vēl jāsadomā būs. Pa lielam ar pirkstu var nobloķēt vienu un otrā pūst iekšā. Redzēsim, vai nāk kaut kur burbulīši vai nenāk. Bet, ko mēs vēl izdarīsim? Noņemsim radiatoru no šī te auto, manējā Mercedesa, kur problēma tekeļa, diezgan dūšīgi tekeļa. Vizuāli gan šis radiators izskatās labāks, simpātiskāks. Jauna cena kaut kāda 350 laikam eiro. Behr to arī tikai piedāvā. Tātad ņemsim no šo te radiatoru, pārbaudīsim abus, kur ir caurs vai tam ir caurs un cik daudz caurs un tā. Sliktākajā kaut kādā variantā iespējams remontēsim, lodēsim. Ja tā, tad visticamāk šo te. Laikam gan viņš ir no kaut kāda alumīnija. Cerams, ka ne no kaut kāda īpašāka sakausējuma. Vēl painteresēšos, ar ko viņus var salodēt, vai vispār tas ir ar man pieejamajiem resursiem iespējams. Tad tā, darbojamies. Izmantosim šādu te santehnisku atslēgu kripeksu. Cerēsim, ka nāks viegli vaļā, jo tam otram, var teikt, nereāli. Bija vieglāk nogriezt. Šī te atnāca pārsteidzoši viegli vaļā. Šokējoši. Tā pie otras nedaudz grūtāk tikt. Tā, es domāju, ka jūs saprotat, kas tas ir. Tas ir šāds te cimds uzlikts un novilkts ar plasmas savilcēju. Izskatās, ka strādā diezgan labi. Tā, tad mūsu nākamais solis ir. Jā. Tas arī ir mūsu solis, jā. Atskrūvēt šo te. Tā, šeit uztaisīsim līdzīgu sistēmu, es domāju. Lai gan izskatās, ka šito pietiks, ka viņi aizāķēs vienkārši kaut kur. Tā, lūk, izskatās, ka eļļa nekur diži negāžās ārā.
nozīmē tikai vienu lietu, ka radiators ir mūsu rokās nonācis diezgan veiksmīgi. Tas nu ir mūsu šants. Nu, tātad mēģināsim saprast, kur ir mūsu sūce, vai viņa ir te vispār. Tan. Izskatās, ka vajadzēs lielāku trauku. Jā. Nu, un tas ir neviens cits, kā Spilvas leģendārais spainis studijā. Tā. Nu, kaut ko mēģinās iepūst iekšā. Tā šo te galva aizdarināju ciet ar šādu te instrumentu. Cerams, ka neizšaus ārā. Gan jau, ka izšaus. Bet kas gan par to. Mēģināsim tā palēnām laist kaut ko iekšā. Tā nu pagaidām neko tādu baigo neredz. Tātad vai nu šitai pusē nav problēma, vai arī kaut kā pamazs spiediens iespējams, vai arī, pareizi, šis jau ir donora radiators, tā kā ļoti iespējams, ka šis radiators ir vesels. Vismaz tā pagaidām grib izskatīties. Tā mums vajadzētu šo te trubu pagriezt. Šito te pusi kaut kā. Cik gan tas ir iespējams vai neiespējams. Jā, var arī samainīt mūsu pūšamās trubas. Šo te pusi iekšā. Tādus nekādus būtiskus burbuļus vērā ņemamus es neredzu. Tātad tas nozīmē, ka šīs te radiators ir vesels kā rutks. Nu, fakts kā tāds, ka mūsu jaunais radiators ir jau bijis remontēts, kur ir bijis metināts. Šie te abi izejas, jo oriģināli viņas ir ieskrūvētas un cietas viņš tā kā ir, redz, kur
bet izskatās vesels, hermētisks. Redz, kur vēl izskatās, ka arī šī te daļa ir metināta kādreiz. Bet tā visādi citādi. Tas ir oriģinālais Mercedesa Made in Germany. 124. Mercedesa radiators. Nu, mēģināsim viņu uzstādīt. Nu, izskatās, ka nekas. Netek. Nu, šie te ir no brake cleaner. Pēc tam vēl apmazgāju te visu. Bet izskatās, ka tāda reāla kaut kāda tecēšana šim te radiatoram nav. Un darbs ir padarīts.